Senā teika vēsta, ka Ludzas pilī kādreiz dzīvoja princese Lūcija, neļaujot viņai precēt mīļoto, kas bija no parastiem ļaudīm. Ķēniņš iemūrēja meitu pazemē. Kopš tiem laikiem reizi gadā Lūcija iznāk no sava cietuma cerībā satikt mīļoto. Es jau vairākus gadsimtus sagaidu visus vīsus savā pilī. Šogad es pamūdūs ļoti agri. I man liels prieks tiešām sagaidāt visus tirgotojus, vīsus i pilsētas iedzīvotājus savā pilī, savā tirgā. Uz Ludzas pilskalnu sabrauc tirgotāji no visas Latvijas. Amatnieki un zemnieki piedāvā pašdarinātus produktus, kūpinājumus, sierus, saldumus, maizi, tējas, kā arī ekskluzīvas rotas, pinumus, tradicionālu Latgales keramiku. Ļoti raiti tirgošanās notiek sieru darītāji Līdijai Lubānei no Preiļu novada. Saimniece stāsta, ka uz Ludzu brauc jau vairākus gadus. Pa šo laiku ir parādījies pat pastāvīgo klientu loks, kas gadu no gada nāk iegādāties viņas sierus. Pērku ar čimenim skaidrs, bez čimenim, kas mums tagad ir tādu pakša sīreņu redzējot, kas ir tas Latgalis cītais kaltātais sīrs. Par to tas mums šogad ir kā tādā izpārbaudi, tikai testa režīmā. Palaisti tur aizieti, cilvēkiem ir labas atsauksmes, tā kā es citu gadu mums tādu taisīsim. Ir tādi tirgotāji iecienīt, ko visu laiku pērkat sieru vai Jā, tas ir noteikti siers no Preiļiem, to mēs katru gadu pērkam un stāvam rindā. Latgaļu saimnieču paštaisītās siera unikālo garšu novērtēja arī viesprofesors no Korejas universitātes, kas pašlaik uzņem filmu par latviešu tradīcijām. Jā, ļoti garšīgi, bet man pašam nepatīk sieri ļoti. Es neēdu tā bieži sieru, bet ļoti garšīgi. Nav sāls. Ļoti interesanti, ļoti eksotiski, kuriem ļoti grūti iedomāties, kā Eiropā varam rast tādu pasākumu. Tas būtu ļoti interesants. Kārtīgā tirgu neiztiek bez izklaidēm. Gan lieliem, gan maziem bija iespēja iepazīties ar seno latguļu karošanas mākslu un ieročiem, uzlaikot bruņas, piedalīties īstā divkaujā un uzzināt daudz interesantu faktu par seniem latguļu karotājiem. Cierveids, tipiskais karavieru aizsardzības amuletiņš. Aizsargo no cierva, no visiem osīm priekšmetiem, no visa porējā. Gatavoja un miseņa, amotiņš, putniņš, saktiņa jau arī pēc būtības, jau ir kā amulets.